Beidzot, mūsu trešais video vlogs ir klāt un jau redzēt, kā mums tad iet ar to fotostudiju Jēkabpilī 2025, jeb Ziemassvētku fotostudiju. Un, diemžēl manis nebija vesela nedēļa, tāpēc Inga un Vladimirs strādāja divatā, un viņi ir ļoti daudz izdarījuši, un jau pašā vloga beigās jūs redzēsiet, kā mums apmēram viss izskatīsies. Es biju, diemžēl, prom aizbraucis, man bija jāfotografē daudz dažādas lietas, es nebiju uz vietas, bet man liekas, ka viņi veiksmīgi abi divi tika galā. Un tūlīt arī redzēsiet, kā tad mums tas pusotrs mēnesis gāja, bet ja neredzēja pirmo un otro vlogu versiju, tad lūdzu apskaties manā YouTube kanālā, un mēs šodien laižam tālāk. Trakākais jau tajā visā, ka šitas viss vēl ir jāsakārto, pēc tam man jāiztīra. Pavaļam. Sporta nodarbības. Mēs tev arī filmējam. Tu diezgan pasīvi šogad piedalījies šajā pasākumā. Forši, ne? Jūsu komentāri. Viss slikti, .lv. Nu, nav tik slikti, jo ļoti skaisti, vai ne? Jā. Uii! Pēc darba rīts sākās ar viršu kafiju. Braucam pie Kaspara. Beidzās. Tev nepatīk tas, ko tu dari? Siet čiekurus. Jā. Jā. Vai tas nav aizraujoši? Ļoti atbildīgs darbs tas ir. Visu mūžu esmu sapņojis strādāt ar čiekuriem.
Beidzot atnāca apskatīties, ko mūsu rūķi dara. Rūķojās. Labi, ka ne. Vienam rūķim ir bail no augstuma. Pakarti viņai kāpnes. Nu, nē! Jā, Hobby horsingi čempionāts te. jā, lūdzu, nāciet iekšā. Paldies. Nu, ko, kamēr manis gandrīz nedēļu šeit nebija, Inga ar Vladimiru labi pastrādājuši. Pat jau gandrīz var sākt nākt fočēties. Bet gan jau, ka mēs tuvākajās dienās publicēsim rezervācijas linku un arī būs visa informācija par laikiem, izmaksām un visu pārējo, tāpēc sekojam līdzi. Šeit bija jāsāk fočēties. Nu, jau var teikt, ka šis stūris iet uz beigām, vai ne, Inga? Visādi te bērniem jaukumi. Un galvenais, ka šīs nav mākslīgās egles, ja gadījumā kās. Jā, jo man baigi negribās slaucīt. Mums ir galvenais eksperts krāsu. Daltonis. Kas var būt labāks vēl? Vēl jau šis te bardaks mums viss ir jānovāc. Kas gan jau aizņems vēl 3 nedēļas. Paula, ko tu šodien darīsi šeit? Klausīšu rīti. Malacis. Jāpalīdz tētis bardaks sakārtot, vai ne? Nu ko? Pucēšanas rīli jūs gan jau neredzēsiet, tāpēc, ka mēs to nefilmējām, bet pa lielam ieskats ir gatavs un varēsiet jau nākt fočēties. Te būs bērnistaba, sīgiem noteikti te būs ko pafočēties. Nu, varbūt arī kāds lielais varēs ielīst skapī. Kopumā tā mums ir vilcieniņš, zirdziņš, visādas interesantas lietas un skapī arī daudz. Es domāju, ka mazajiem noteikti patiks. Fotogrāfs reku. Mūsu modele galvenā, kur jau izbauda šo stūri. Šis būs minimalistiskais stūris, jo pagājušajā gadā man daudzi teica, ka viņiem paticis tieši šeit, ka te bija ļoti tāds minimalistiskais stūris, tāpēc mēs šogad arī uztaisījām kaut ko bišķiņ līdzīgu, bet nedaudz savādāku, ar sarkaniem bumbuļiem, audumiem un spogulīti, kur var pagulēt arī, ja gribās stipri. Un tad ir guļamistabas skats, tā bija viesistabie, kas, jā? Un tad ir guļamistabas skats, kur te ir daudz vietu, kur fočēties. Loks, kur var iesaisties iekšā, redzat, aizsnidzis tāds ar skaistām bumbām. Inga ir ļoti labi pacentusies. Tad ir egles stūris ar vainagu, guļamistaba ar tādu smuku. Nezinu, kā viņu nosaukt. Kaut kas smuks. Un visādas lietas. Un, protams, arī šeit vēl, ja kāds baigi gribēs arī stūrī pie smuka balta krēsla ar eglīti varēs nofočēties. Tā kā links ir apakšā, rezervējiet savu fotosesiju, kamēr ir vietas pasteidzaties, jau parasti viņas diezgan ātri, vismaz labākos laikus diezgan ātri rezervē, tāpēc. Un tiekamies fotosesijās.